Man liekas, ka ir divu veidu. Es kā divu veidu kaut kādas bailes. Ir viena lieta, kādas aģentūra bailes vai radošo bailes, otrs klientu bailes vienā pusē un otrā pusē. Un tās bailes, manuprāt, diezgan lielā mērā atšķirās. Pirmkārt, aģentūra bailes, tas ir, pirmkārt, viņam nav īsti vietas tad, ja to lietu vai to izaicinājumu, ko tu dari pietiekoši dziļi vai dari plašāk nekā tas uzdevums vai izaicinājums ir. Un, ja tu dari kopā ar labu komandu, tad tas bailes viņam tur vairs nepaliek vietas, viņas tiek izspiestas no tā laukuma visbiežāk. Un vienīgais, par aģentūru pusē varbūt tās viena tā baiļu izpausme, kas nav bailes, ir kompromisi. Gan Rīgā, gan Maskavā novēroti, gan droši vien arī Londonā. Un tie kompromisi ir par to, ka tas taču mūsu lielākais klients, un ja viņi tā vēlās to mainīt vai vienkāršot, labi, tad piekritīsim. Mums tomēr tās algas ir jāmaksā. Bet kas beigās bieži vien izrādās tāds diezgan liels strupceļš.